Čau visiem un laipni lūgti atpakaļ manā kanālā. Šodien es vlogošu. Tad par skaļo mūziku. Starp citu, esmu apsēsta ar dziesmu James Bay, Wild Love. Un man tik nenormāli patīk klips, un es pirmo reizi redzu James Bay ar īsiem matiem. Tā tad, tas, ko es tagad darīšu, es uztaisīšu brokastis. Bonžo, tik sen nav bijis vlogā. Saki čau 5000 cilvēku. Tie, kas vēl nezinu, kas ir Bonžo, tad tas ir mans vienīgais mājdzīvnieks. Tu esi sabijies? Kas tev ir? Ko tu gribi labo pateikt? Ko tu gribi pateikt? Ko? Es noņēmu skropstas, jo, kā jau jūs ziniet, tad man līdz šim visu laiku bija pieliktās skropstas mākslīgās. Un es domāju, ka es tagad atpūtināšu viņas kādu mēnesi vai divus, jo es liku non-stopā kaut kādu pusgadu vai vairāk. Tāpēc ir laiks atpūtināt, un tāpēc man nepatīk aizskatāt. Viņš visu laiku pīkst. Labi, likšu tā atpakaļ. Es nezinu, jāpagriež kameru uz aizmugurējo kameru, lai būtu labāka kvalitāte. Ka es tagad gribēju uztaisīt drēbju haulu, jo man vakar bija shopping diena. Un es biju H&M-ā, un es biju Peek un Kloppenburg veikalā. Un es sākšu ar to, ko es nopirku H&M-ā. Pirmais, ko es nopirku, ir šis džemperis. Vienmēr džemperi noder, un es mīlu oversize pelēkus džemperus. Šim džemperim virsū ir rakstīts New York. Viņš maksāja 20 eiro, un šis ir S izmērs. Viņš ir tās liels, bet šis ir S-iņš. Tad nākošais, ko es nopirku H&M-ā, ir šis te topiņš. Tādā kā sinepju krāsā. Es nezinu, kā lai to nosauc, bet viņš ir tā kā tās lencītes ir vairāk tuvāk kaklam. Un tad ir plikāki pleci. Es nezinu, kā lai to paskaidro. Bet es laikam šodien viņu vilkšu, tā kā jūs redzēsiet. Un viņš ir diezgan arī īs. Tā kā crop tops, I guess. Viņš maksāja 10 eiro. Es nopirku šādus šortiņus, kas ir auduma. Un gaiši zilā krāsā ar tādām kā strīpiņām un jostiņu, kuru var sasiet pušķītī. Un viņi ir tā kā high-waisted. Un ir arī kabatas divas. Un šie šorti maksāja 20 eiro. Peek un Kloppenburgā es nopirku šādu te Levis maiciņu, kas arī ir kā crop tops, un šis ir XS izmērs. Man patika tieši šī maiciņa dēļ šajām krāsām. Un tad es gribēju arī parādīt vēl vienu lietiņu, kas ir apakšveļa, tāpēc, ja kādam tas liekas aizvainojoši, tad jūs šobrīd varat droši patīt šo video, nezinu, par 20 sekundēm uz priekšu. Bet es gribēju parādīt šādu te krūšturīti, kuru es nopirku. Un viņš ir bez lencītēm. Un man ļoti vajadzēja krūšturi bez lencītēm, jo viņš ļoti nodara, teiksim, arī pie šīs pašas maiciņas. Parasti maiciņām lencītes ir kaut kur šeit, bet šajai ir tuvāk kaklam, un tad, ja tev ir parastais krūšturis, tad diezgan nesmuki izskatās. Šis ir Calvin Klein krūšturis, un viņš maksāja 40 eiro. Tā kā tā, tas arī ir viss, ko es vakar nopirku. Pilnīgi random story time tagad. Es vienu dienu gāju ārā no mājas un riktīgi nokritu. Un man bija liela soma, kurā iekšā bija dators. Un es gāju ārā no savu paģīša, no kāpņu telpas. Un man bija rokās telefons.
Un es tā kā liku austiņas un skatījos, kuru dziesmu likt. Un es nezināju, kā es paklupu, bet es tik brutāli nokristu. Tā, ka pilnībā uz ceļiem un uz abām rokām un soma tā kā pa gaisu, telefons pa gaisu. Bet tas notika pirms kaut kādas nedēļas un man vēl joprojām ir tāds milzīgs zilums. Un tāpēc es nevaru nesāt šortus un kleitiņas un svārkus, kas ir īsāki. Cool story, bro! Es pieslēdzu riteni, un īstenībā man jau būtu jāskrien uz lekciju, bet gribēju jums ātri parādīt, kā izskatās RSU pagalms. Šeit mums ir stroplaka, un vakardien vispār visi gulēja zālītē. Un īstenībā nekas īpaši nav Ziemassvētkos, ir milzīga egle. Un šeit tā kā aizmugurējā ieeja. Un tā. Man tikko beidzās lekcija, un es kaut ko ātri paņemšu ēst. Es paņēmu pusdienas, un es iznācu ārā, un es sēdēšu zālītē. Un ārā ir daudz vēsāks, tāpēc es vilkšu džemperi. Kur lai es jūs uzlieku? Es pusdienās ēdīšu salātus ar mērcīti un spring rolls, un es paņēmu arī marsu. Karoči, es gribēju parunāt par to, cik nenormāli liels stress man ir šo mēnesi, visu maiju, jo ir semestra beigas un ir jātaisa visi pēdējie lielie darbi, un pats sāpīgākais ir kursa darbs, protams. Tas aizņem nenormāli daudz laika, nenormāli daudz pacietības. Tie, kas man seko Instagramā, redzat Instagram storijos, es visu laiku eju uz kofīnu mācīties. Un tagad mums bija tikko tāda kā kursa darba konsultācijas lekcija, un es sapratu to, ka man tur viss ir diezgan slikti. Jo, basically, mana kursa darba tēma ir apzinātības un uztvertā stresa saistība psiholoģijas studentiem. Tie, kas nezina, kas ir apzinātība, tas ir tā, ka tu visu dari apzināti, tu pievērs visu uzmanību tieši esošajam mirklim un neuztraucies par pagātni vai par nākotni, un arī tu nenosodi savu iekšējo pieredzi, kas ar tevi notiek. Man ļoti vajadzētu šobrīd, man liekas, jūsu palīdzību, jo man tagad ir jāievāc visi dati no jauna. Ja tu esi psiholoģijas students, vai ja tu zini kādu psiholoģijas studentu, lūdzu, iedodiet viņam to linku, es ielikšu šī video aprakstā. Tur ir 2 anketiņas, kas ir jāizpilda, un tas man nozīmētu tik daudz. Protams, ka es sūtīšu arī psiholoģijas studentiem ēpastus, tiem psiholoģijas studentiem, kuriem man būs pieeja, jūs varētu vienkārši tā kā padalīties ar šo informāciju. Es noteikti ielikšu to anketu arī Facebookā. Aiziet uz manu Facebook profilu, lūdzu nošērojiet. Tas man atvieglotu kaut cik šo te stresaino mācību posmu. Jā, šobrīd viss ir ļoti stresaini. Man gandrīz katru dienu nāk raudienas par to. Bet gan jau būs labi, tāpēc jā. Ok, es tagad pādīšu pusdienas, un īstenībā pēc tam man ir jābrauc uz Imantas filiāli, jo nākošā lekcija man būs tur. Laikam pavasarī būs jāpierod tas, ka tu vlogo un brauc ar riteni vienlaicīgi. Pēc tam es braukšu uz centru. Reāli es nezinu, cik tie kilometri sanāk no Imantas līdz centram. Es satikšu mammu šodien. Atbalsts. Atbalsts saņemšanā. Es palielam arī visu minēju. Mēs autogrāciju principā esam pabeiguši to tēmu. Mums Sandra stāstīja, ka visi psihoanalītiķi vienmēr bija pāros.
Un kad vispār kā attiecībās ļoti svarīgs faktors ir kopīgas intereses. Jā, that's for sure. Tieši par to vienkārši kāds. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. So basically es atbraucu līdz brīvības piemineklim un pulkstens ir 4:30 tikai. Es nesaprotu, kā es tik ātri atbraucu. Bet, jā, manai mammai beidzās darīšanas 5. Viņa ir Alberta koledžā, man liekas, man lasa tur lekcijas. Vecrīgā ir nenormāli daudz cilvēku, viņi visi man traucē braukt. Es atbraucu un stāvu tieši pretī Alberta koledžai un gaidu mammu. Stāvu pie sava riteņa. Šeit ir kaut kāds dīvains paģītis un tur ir kaut kāda super dīvaina garāža. Bet jā. Es satiku mammu! Čau! Konsileri. Mammai vajag nopirkt acu zīmuli. Paņem tā, kā tev ir ērtāk. Tev šitā ir ērti? Es nezinu. Nav ērti. Nē, šitā. Es iedevu mammai telefonu, lai viņa vlogo, jo man abas rokas ir aizņemtas ar riteni. Bet man arī jāskatās zem kājām, es tā neesmu pieradusi. Mammai jāmācas vlogot. Mēs tagad iesim pameklēt kaut kādu smuku vietiņu, kur mēs varam nopčēt kādu Instagram bildi. Un tad mēs ejam meklēt, kur mēs varam smuki pasēdēt un pāriest. Mums tikko bija fotosesija šeit. Un otra Instagram vieta ir šī sarkanā mājiņa, kas ir šeit. Un mana mamma ir pilnīgākā Instagram mamma, jo viņai ir super pacietība mani bildēt 100 reizes, 100 pozās. Mēs atnācām uz 13 krēsli. Šī vieta saucās. Un es noliku savu riteni tieši tur, kur mēs sēžam. Un es pasūtīju kaut kādu kartupeļu sacepumu un koliņu ar citronu. Mamma jau atnesa frī. 3 kartupeļus pa 3 eiro. Vecrīgā viss ir dārgs. Mamma, tev ar to ir jāsamierinās. Mēs vecrīgā ēdam vienreiz mēnesī, nevis katru dienu, piemēram. Paldies! Garšā? Jūs variet ēst. Es jau aizmirsu, kas tur ir iekšā. Siers kaut kāds un salātiņi. Nu, ko saki, jāiet? Iesim, tad mēs ejam uz grāmatnīcu. Jā. Padomāj viņus. Cik jauka iet. Mēs bijām grāmatnīcā, man vajadzēja nopirkt vienu grāmatu, bet viņas tur nebija. Un tad mamma tagad ies uz autoostu. Es tagad braukšu uz Jelgavu. Atā. Es atnācu mājās. Atbraucu. Aizslēdzu lampiņas. Es nezinu, es tagad sakārtošu māju un sākšu montēt šo vlogu, jo es viņu rītdien jau gribu ielikt. Un
Tā kaut kā. Liels paldies, ka noskatījāties šo video. Man tas daudz nozīmē. Neaizmirstiet nospiest like šiem video. Un ja tu vēl neesi to izdarījis, tad nospied arī abonēt manam kanālam. Es būtu ļoti priecīga tikai par to. Un tiksimies nākošreiz. Atā!